17. gadsimtā Gaujas Leitecē Cernikavā bija vienīgā pārceltuve, bet 19. gadsimta vidū tās tūmā tika uzcelta cēlāju māja. Tās oriģināls atrodas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, bet vietējiem un Cernikavas viesiem par senajiem Vidzemes zvejnieku ciemiem turpmāk stāstīs tās samazinātā kopija. Šeit es esmu dzimusi un augusi. Kāda tad šodien ir tā sajūta atkal redzot priekšā tādu pašu māju? Bezgalīgi mīļa. Es no sākuma pretojos, ka šajā vietā taiso muzeju, bet viņš ir savā vietā. Kāpēc jūs prāt vispār Cernikavā vajag muzeju? Es domāju, vajag, lai tie cilvēki, kas nāk pēc mums, lai viņiem ir priekšstats. Būs visi tautiskie svētki, es tā redzu, ka šeit varētu svinēt Ziemassvētkus, Lieldienas. Tāds, un arī ikdienā varētu cilvēki man šķiet varētu nākt, un arī viņi nāks, ne tikai man tā liekas, bet tas tā noteikti. Un vide ir un aura ir vienkārši laba un jauka, izcila. Cernikavas novadam ir sena un bagāta vēsture, kas saistīta ar zvejniecību, bet līdz šim nav bijusi vieta, kur iedzīvotāji varētu izzināt un izpētīt seno dzīvesveidu. Tāpēc pašvaldība nolēma piedalīties biedrības Cernikon projektu konkursā, lai sāktu darbus pie Cernikavas novadpētniecības centra izveides un uzsāktu seno eksponātu vākšanu. Mēs esam noķēruši burtiski aiz astes to brīdi, kad vēl mēs varam kaut ko uzzināt par to, kas te ir bijis kādreiz, ko te kādreiz cilvēki ir darījuši un kas viņiem ir bijis tuvs, dārgs un mīļš. Un man liekas, tā ir liela vērtība. Protams, bija tā, kad tas izklausījās samērā neticami, kad vispār sāk par to runāt, ka mēs celsim šeit tādu māju, senatnīgu, veco cēlāju mājas kopiju. Jo šeit bija krūmi, aizaugusi vieta, absolūti nevarēja nevienam ienākt prātā. Un tik tālu no Cernikavas centra, kas visus mosināja vēl vairāk, un kas tur vispār ies, un kas tur vispār varēs notikt, un tā tālāk. Un jūs redzat, jau šodien, kad ir interesi cilvēkiem. Novadpētniecības centra izveidošanai nepieciešamās teritorijas labiekārtošanas darbu, kā arī muzeja ēkas izveidošanai nepieciešamo pirmās kārtas darbu projektēšana veikta ar Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstu. Šis bija viens no pirmās kārtas projektiem, kas saņēma Eiropas zivsaimniecības fonda līdzekļus. Pirmā kārta pašvaldība bija iesniegusi projektu, lai veiktu labiekārtošanu un īstenībā uzbūvētu tikai pamatu šai ēkai. Un to atbalstīja biedrība Cernikon, bet tad, kad pašvaldība bija tikusi līdz pamatiem un stāvlaukumam, tad pašvaldība par saviem līdzekļiem ir nolēmusi uzbūvēt visu ēku. Un faktiski Eiropas Savienības projekts, kurš bija ļoti neliels, bija motivācija pašvaldībai pabeigt projektu īstenošanu. Cernikavas novadpētniecības centra kopējās projektēšanas izmaksas ir 13 804 lati, no kuriem lielāko daļu 10 353 latus sadz Eiropas zivsaimniecības fonda finansējums.